Līdz ar to paziņojam Finanšu komitejas ārkārtas sēdi notiek 2017. gada 17. martā un sākums 17.09. Ir divi dienas kārtības jautājumi. Pirmais par aizņēmumu automašīnu iegādē pilsētu saimniecībai un atpakaļ pašas pārvaldē, ziņo Ivars Kalniņš un Ināra Kukiša, un otrais jautājums par domas deputātu iesniegumu, kuru ziņos Sandra Višku un Ivars Kalniņš. Tad sākumā pirmo par aizņēmumu automašīnu. 14. martā notika iedāruma atvēršana, autotransporta iegāde pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, un ir jau arī iepirkuma rezultāti, kur uzvarētājs ir Gins Segniņš, tas ir individuālais komersants, kurš piedāvā divas automašīnas iegādāties. Pašvaldības iestādē pilsētas saimniecība būs automašīna Volkswagen Transporter par piedāvāto summu bez PVN 12.090 eiro, kas kopā ar PVN sastāda 14.628 eiro un 90 eiro centi. Antrupenes pagasta pārvaldē tiek piedāvāta arī automašīna Volkswagen Transporter, tikai pasažieru variants, tātad par piedāvāto summu 13.990 eiro, kas kopā ar PVN sastāda 16.927 eiro un 90 eiro centi. Kopā tātad par abām automašīnām, kopā ar PVN nepieciešamā summa sastāda 31.556 eiro un 80 eiro centi. Un pašvaldības budžetā šīs summas bija ieplānotas, ka būs nepieciešams aizņēmums šiem mērķiem. Katrai iestādē bija 15.000 plānoti, tātad kopā tie 30.000. Iepirkuma rezultātā ir radies neliels satrādzinājums. Ja skatās atsevišķi, tad pilsētas saimniecībai automašīna sanāca pat nedaudz lētāka par 371 eiro un 10 centiem. Savukārt Antrupenes pagasta pārvaldē nedaudz vairāk nekā bija plānots, jā, un kopā satrādzinājums ir 1556 eiro un 80 centi, ko sazinājoties ar pagasta pārvaldi. Tad arī tātad ir panākta vienošanās, ka šo satrādinājumu pagasta pārvalde varētu sekt no savā budžetā, tātad pamatlīdzekļiem plānotās summas. Līdz ar to, kā jau arī stiprinot budžetu bija plānots, ka šim mērķim būs nepieciešams aizņēmums, tad nepieciešama aizņēmuma summa par abām automašīnām ir 30.000 eiro. Tātad aizņēmuma atmaksas termiņš, tātad šeit ir sagatavoti divi varianti, maksimālais, uz kādu mēs varētu ņemt pie 7 gadiem. Tad pamatsummas maksājums sastādītu 5.000 eiro gadā, ja ņem 6 gadus, un otrs variants ir 5 gadi. Tātad, un šādā gadījumā, ja mēs ņemam atlikto maksājumu, tad faktiski pamatsumma tiek atgriezta 4 gados, pamatsummas maksājums sastādītu 7.500 eiro gadā. Tātad tiek piedāvāti divi varianti. Aizņēmuma izņemšanas laiks tiek plānots 16. gada aprīlis, jo tātad, ja tiks noslēgts līgums, tad arī automašīna tiks diezgan ātri piegādāta un 30 dienu laikā būs par to jānorēķinās. Un par šo laiku vēl ir iespēja tātad iesniegt dokumentus aizņēmuma padomē un noslēgt līgumu ar valsts kasi, lai tiešām šis aizņēmums arī tiktu piešķirts. Tātad aprīļam beigās varētu šī naudiņa arī automašīnas tiktu atmaksātas. Un kā katru reizi mēs arī ņemam atlikto pamatsummas maksājumu uz gadu. Tas ir līdz 17. gada martam. Tātad, jo budžets ir apstiprināts un šobrīd pamatsummas maksājums nepieaugst. Ja? Tātad aizņēmuma atmaksu garantē daļas no pašvaldības budžetu. Tātad finanšu noteikti sagatavos visus nepieciešamos dokumentus, kas mums vēl jāiesniedz, kuri tātad tiks skatīti, gan ekonomiskais pamatojums, gan visi pārējie, gan iepirkuma dokumentus. Tātad mēs visus šos dokumentus sūtīsim aizņēmumu galvo kontrolas un pārvaldības padomē, kur arī tiks šis aizņēmums izskatīt šis jautājums. Tātad varbūt nedaudz par procentu likmēm, kas šobrīd ir valsts kasē, jā, tātad likmes, tāpat kā iepriekšā gadā ir ļoti mazas, jā, tā teikt, tie ir 0,273%, ja fiksē uz 6 mēnešiem, un 0,281%, ja fiksē uz gadu, jā. Tā kā šobrīd likme ir viena no zemākajām, es arī paskatījos, ka pagājušā gadā augstākā likme, kas bija 0,389, tad mēs piedāvājam fiksēt uz gadu, tātad uz 12 mēnešiem. Nedaudz lielāka būs likme, bet mums būs garantija
viņa nepieaugs visu gadu. Tā. Tas būtu viss pēdējiem. Kura gada automašīnas? Tā, 2011. gada. Abas divas? Jā, abas divas ir Volkswagen Transporter 2011. gada. Tehnisko piedāvājumu. Tas ir saimniecība, dubulta kabīne, zeltainā krāsā, krāvas kasti, 2,20, jo tur bija divi varianti, 2 metri un 2,20. Tas iztiepšākais variants, jā. Tad motors vietnieks, standarts, kas ir tā. Tad manuālā karpa, alumīnija borti, visi sēdekļi ar ādas aizvietotā novarot. Dermatīni, teiksim, tā nosaukt, visādi nosaukt. Jo viņi ir kā darba mašīna, un iekšā varētu vieglāk kopt, ja ir autobus, strādājums vadā visādi var sanākt. Kondicionieris ir, tad bildēm atsūtīja priekšpus 100 stāvu virsūrbitas, protektors labs, vizuāli, jo mēs ļoti palūdzam gan iekšēji, gan ārēji nobildēt. Vizuāli defekta bildē nav. Kad atbrauks, tad mēs vēl uztaisīsim diagnostiku, jo tas līdz ir tā, gan vizuālā, gan tehniskā kārtība. Un gadījumā stūres, pirks vai tur vēl kaut kas, ja gadījumā mēs konstatēsim, ka nestrādā, tad viņiem, protams, būs jāatmāk. Līdzi ietvaros. Pārādu runājot, pasažieru variants 1,8, ārēji izskatās gaiši zilā krāsā. Kā korķis? Jā, tieši tā. Kā korķis pareizi. Vizuāli izskatās tā kā jauna. Varbūt nopucēta ir pārušas, nezinu, bet tās ir bankas mašīnas. Es nopirku, tad 3 gadus nobrauc, atdevu, ņemu nākamo. Un Gins Segniņš, viņš nodarbos ar to, ka tas bankas mašīnas, teiksim, pārdod tālāk. Kāda nobraukuma? Nobraukums bija 142, otrs bija 148, jo bija prasībās līdz 45,000. Ņemot vērā to, ka 4 gadi, un ir darba mašīna. Ja viņi strādā, vismaz 40,000 tur ir. Vismaz. Un tad vēl bija prasība, lai būtu pārbaudāma tā izcelsme. Un servisa grāmata, ja pēdējais ieraksts nedēļās par 1 gadu, jo ļoti bieži tā atveram grāmatiņu, 50-70,000 gadā nobrauc. Pēdējais ieraksts, kas ir pārsvarā jūtos, nobrauc uz 5,000. Un tad tam ir to šķečuku pagrais atpakaļ, teiksim, jā. Ņemot vērā to, ka viņš piegādā arī iepriekš, gan Aleksandrovai, gan mums, gan Šķjaunai, tad aizvis. Līdz šim tā problēma nebija. Bet, ja kurā gadījumā, kad centīsimies vēl diagnostiku uztaisām, un tad ir kārtībā, Tā bija kaut kāda piedāvājuma? Zvanīja, bet savus piedāvājumus. Es saprotu, tas bija Rīta Rumbolas varianti. Un tad viņi ļoti interesējas, kā es tos kilometrus pārbaudīju. Rumbola, tur jau kurš kādā labi. Tā, vai vēl kādā jautājumā? Es domāju, ka nav. Netos, jā. Mēs pārbaudām, lai būtu tehniskā kārtība. Kur to tehnisko kārtību pārbaudīt? Servisu? Direktors tika pieslēgts, ja mēs runājam par motoru, par šitām lietām. Mēs aizīsim uz autoservisu. Viņam tehniskās izietas, jā? Jā? Tehniskās izietas. Tehniskā kārta, tad viņš būs iziet, un sakot, ielīd iekšā un braušu. Tad normāla mašīna izvēlējums.
Tā, tad iebildumu nav tātad uz 5 vai 7 gadiem. Tur šeit būs 7. Jā, uz 5 gadiem. Es domāju, Lietotas mašīnas 7 gadu sadarbs. Liekam uz 5 gadiem. Tie būs 7500 eiro gadā. Mēs varam, ka ir 17 gadu. No katra. Nē, Nē, tas ir kopā. kopā mēs ņemsim vienu aizņēmumu. tā tad nav iebildumu nevienam vairāk. Tad uz domu sēdi to lēmšas. 7,5 tūkstoši gadā arī Jā. uz 5 gadiem. Nē, mums ir atliektas maksājums, gadu mēs nemaksājam. Tad tie 4 Jautājumu vairāk nav. Tātad otrs jautājums par domas deputātu iesniegumu. Un es lasu šo iesniegumu. Tad no domas deputāta Aivars Kolko, Viktors Stipuks, Oksana Sarevska, Raimons Nikers, Dagras novada finanšu komiteja no sākuma tā kā ir iesniedzis, bet tad kaut kas ir pārsvītrojis, uzrakstījis domēji, nav uzrakstījis labotām ticē, līdz ar to es pieturos un arī tādēļ mēs arī taisījām šo finanšu komiteju, kurā varam izskatīt šo iesniegumu. Un iesniegums ir no 10. marta 2016. gada par Sierra klientu ēras atzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagras novadā un 2016. gada 1. aprīļa. Pēc informatīvas sanāksmes par atkritumu apsaimniekošanu ar Sierra klientu ēru pārstāvjiem, kas norisinājās 2016. gada 9. martā Dagras tautas namā, lūdzam pārskatīt atklāt konkursu, atzīves atkritumu apsaimniekošana Dagras novadā, iepirkumu numurs, ID numurs DNT 205/2015, šķērsvīti 22 uzvarētāji, Sierra klientu ar piedāvājumu. Savu priekšlikumu pamatojumu ar to, ka Sierra klientu ar piedāvājums ir pretrunā Dagras novada 2011. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem numur 9 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagras novadā. 7. daļas 20. punktu, 21. punktu 1 punktu un 21.2 punktu. Informatīvās sanāksmes laikā par atkritumu apsaimniekošanu ar Sierra klientu pārstāvjiem Dagras novada iedzīvotāju izrādīja un arī izteica objektīvi pamatot neapmierinātību šī jautājuma sakarā. Pamatoties uz iepriekš minēto lūdzam pārtraukt līgumu ar Sierra klientu likvidēt esošo Dagras novada pašvaldības iepirkumu komisiju, atbrīvojot tās locekļus no pienākumu pildīšanas. Šāds ir šis iesniegums. Tad es gribu savu runu varbūt uzsākt tāpat kā šodien es sāku Ozoliņos par to, ka likumi un direktīvas neapspriežās, tās ir tikai jāpieļauj. Un tas nozīmē, ka arī iepirkuma komisija ir vadīsies no likumdošanas, un es neuzskatu par vajadzību iepirkuma komisiju atbrīvot vai likvidēt un šos locekļus atbrīvot no pienākumu pildīšanas. Jo viņi ir vadījušies no iepirkuma likuma, no likumiem, kuri izriet pēc dažādām šiem normatīviem. Tāpatās man te ir priekš arī šie sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dagras novadā, un te ir 7. daļas 20. punkts, kurš skan pašvaldība pamatoties uz izvēlētā atkrituma apsaimniekotāju, iesniegt to sadzīves atkrituma apsaimniekošanas aprēķinu, ar domas lēmumu nosaka maksa par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Dagras novadā saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likuma, normām norādot laiku, ar kuru maksa tiek noteikta. To mēs pieņēmām domē, ko iepirkuma komisija bija arī tā kā izskaidrojusi un pieņēmusi. Parakstījušies ar saviem parakstiem par 14,41 eiro par kubikmetru, un maksa tiek noteikta no 1. aprīļa 2016. gada. Tas ir izpildīts 21.1 punktu. Tas skan maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veicam saskaņā ar noslēgtiem līgumiem šādā kārtībā. 21.1.
individuālo māju īpašnieki vai īrnieki maksā saskaņā ar līgumu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu. 21.2 punkts. Dzīvojamā māju dzīvokļu īpašnieki maksā par faktiski izvesto atkritumu daudzumu, kas tiek sadalīts uz daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā faktiski dzīvojošo atkritumu radītāju skaitu. Atkritumu radītāju skaitu daudz dzīvokļu mājā un izmaiņas tajā apstiprina mājas dzīvokļu īpašnieku sapulce. Nu, šie punkti tā kā ir arī ievērot noteikti no mūsu puses. Ja bija šajā sanāksmē runāts par atkritumu daudzumu uzlikšanu par pienākumu katram dzīvoklim, tad ir panākt vienošanās ar klientu par to, ka ir pēc šiem noteikumiem no saražot atkritumu daudzumu būs arī maksa. Tā kā iesniegums. Līdz ar to ir tā kā tikai izskatāms. Visas lietas ir pēc šīs likumdošanas. Tā būs izpildījums. Gribētu piebilst, principā, sami jau visu pateica. Ja mēs runājam par to normu daudz dzīvokļu mājā, šī ir vecā versija, kuru var izmest miskastē. Un šitā versija, ko atsūtīja klientiem, un uz kuras augšā, ka mēs piekrītam. Tad ar to es palaidīšu pa galdu. Jūs pievērsiet šitam stūrītim te un te. Viss pārējais ir vienāds. Varbūt tad arī iepirkuma komisija var drusciņi pastāstīt par to, kādā veidā tad jūs arī izskatījāt šos piedāvājumus, jo piedāvājumi, cik es zinu, bija 3, un to arī iedzīvotāji rādīja šajā iedzīvotāju tikšanās sapulcē. Un tiešām šīs cenas arī atšķīrās uz kubikmetru diezgan ievērojami. Un tā kā mums ir arī noteikts pēc likumdošanas, ka ir jāizvēlās šis izdevīgais iepirkums, tas, kas atbilst zemākās cenas. Tas ir izpildīts 14,41 eiro par kubikmetru ir arī panākts. Pēc likumiem, tas, kas ir ministru kabineta noteikumos 524, tā šeit ir uzrakstīts iesniegums iepirkuma komisijai un izpilddirektoram, kas mums šodien ienāca, ir droši vien, tā kā te ir rakstīts arī šajā iesniegumā, mēs Darbas novada iedzīvotāji esam neapmierināti ar reālu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un ar citiem punktiem no saistošiem noteikumiem SIAT līgums R, daži no kuriem neatbilst ministru kabinetam numur 524 2015 noteikumiem. Nu, te tā nav konkrēti nosaukt, bet mēs saprotam, ka tas laikam ir šis punkts 4 šajā kārtībā, otrajā daļā, kur ir norādīts, ka par sadzīves atkritumu izvešanu var izmantot dažās aprēķinu kritērijas. Un tur tad ir 4.1 punkts atbilstoši dzīvojumā mājā esošo dzīvokļu, mākslinieku, darbnīcu un nedzīvojamo telpu skaitam, 4.2 punkts atbilstoši katram dzīvojumās mājas īpašniekam, piederošās domājumās daļas apmēram, 4.3 atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, un ir 4.4 deklarēto personu skaitam šajā dzīvoklī. Protams, tev ir klāt visur arī šīs mākslinieku darbības, un kad mums diezvēl kādas ir novadā, kad ir mākslinieku darbības. Mūsu vajadzētu redzēt tā, ja kāds nodarbojas ar mākslu vai līdzīga rakstura saimniecisko darbību, bet tātad likumdošanas iznāk tā, ka tas ir viņam jābūt juridiskai personai vai IU, IP un tā tālāk. Un tur ir atsevišķas līgums ar juridiskā personā. Un pie mums nav tāda varianta, ka dzīvojamā māja būtu mākslinieku darbnīca, kas tur vēl mums ir pazīmēta. Nu, līdzīga rakstura, ja? Bet ņemot vērā to, ka mums ir līgums ar juridiskā personā,
vietās. Pašvaldības iestādes būs atsevišķi. Jā, bet- Ja mēs runājam par darbu, jauniešu centrs, dome, bērndārs, tautas nams, skola. Visu pateikt. Nu jā, un tad arī tie iedzīvotāji tā kā arī neizpildās arī tā kā, tad mēs saprotam, kas ir no iepirkuma komisijas noteikumiem, kad šo saistošos noteikumus rakstīja pirms iepirkuma punkts 5.5.2 un punkts 5.5.9. Tad līdz ar to, šie punkti, man liekas, ir arī izpildījušies, tā kā bet, īstenībā par šiem punktiem var nākt stāstīt iepirkuma komisija vai Ivars, tāpēc, ka visi iepirkuma komisija. Punktiem runājot. 5.5.2. 5.5.2. Viņš skan tā. Komisija izvēlas saimniecības skivis izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma prasībām. Mēs to izdarījām, jo sievinda visās pozīcijās savās lielākā daudz. Tas ir gan par kubikmetriem, gan par tonām. Izrādīja labāku cenu. Līdz ar to šis punkts man nav saprotams. 5.5.9, tas ir piedāvājuma vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājuma cenas. Mēs arī salīdzinājām, aritmētisko kļūdu mums neatrodām, līdz ar to arī tas atgalvojums tāds baltiem Kur tā kļūda, ja viņam ir kaut kāda ļoti konkrēta atziņa, informācija, kur mēs pieļaujam, lai pasakam, mēs to atrast nevaram visēs. Un iepirkuma uzvaldības birojas arī neatrodam. Tas ir kompetenta institūcija, kas strādā par visu Latviju, pārbauda visus iepirkumus. Līdz ar to, nezinu, man par šitiem punktiem komentāri nav. Un tā kā es arī teicu no sākuma, ka likuma un direktīvas neapspriežās Eiropas Savienības, tad atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. punkts, kur likuma 18. pants pašvaldību publisko iepirkumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlas atkrituma apsaimniekotāju, kurš vien veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā apsaimniekošanas zonā. Mums šī zona ir noteikti viss novads, līdz ar to mūsu zonās nekas nedalās. Par piedāvājumu izvērtē izvēles kritēriju, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 18. punkts, 5. sadaļa, iepriekš iesniedz iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijā iesniedz izvērstu aprēķinu. Aprēķinu bija, no kā jūs arī tā kā vadījāties, ja? 18.8. Tad, kad tiek veikts iepirkums, iepirkumā rezultāti mēs domē apstiprinājām, par kuru, man liekas, balsoja visi deputāti, kas bija tajā domas sēdē, šo tarifu apstiprinot tālāk. Tā kā bija iesniegts arī šis pārsūdzēšana no Sijāgavas puses IUB tajā iepirkuma uzraudzības birojā, tad līdz ar to bija tāda kā gaidīšana, vai tā kā viņi atbalstīs vai neatbalstīs. Iepirkuma uzraudzības birojas mums šo iepirkumu atstāja tā, kā viņš ir, jo uzskatīja, ka tas ir pareizi. Tad pēc šī mēs noteicām šo domē iepirkumu aprēķinus. Un tad viena mēneša laikā, kā nosaka 18. panta 8. apakšpunkts, informējam atkrituma radītājs, tas ir iedzīvotājs, par šo tarifu un par visām lietām. Tā kā, izstāstījām visu, kas ir abos iesniegumos, bet nekādu īpašo pretrunu tur tā kā nesaskatām. Tas viss ir pēc likumiem un direktīvām.
Varbūt ir vēl juristam kaut kas, ko teikt, ko mēs neesam tagad pateikuši. Ir kā pateikts ir viss, jā, mēs esam, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem, jā, ir kaut kādi, mēs tikai interesētās puses nevaram komentēt savu darbu. Ja ir jautājumi, tad lūdzu, protams, mēs atbildam. Bet, diemžēl, tā kā nav klāt šie deputāti, kuri tikai iesnieguši, tad mēs esam atbildes snieguši, esam pat ierakstīti, līdz ar to tikai iedzīvotājiem pašiem šodien ir jāizprot, kādus viņam vajag konteinerus, jo visu pusē saražotā atkrituma daudzumu arī no firmas puses saņēmas, un tālāk atpakaļ iedzīvotājiem būs šie rēķini par saražot atkrituma daudzumu. Bet saražot tur jau vienalga nesanāks. Tieši. Tie, kas ir noslēguši individuāli, tiem būs saražotais atkrituma daudzums, ko viņi nodevuši firmai ar saviem atkrituma surnām. Pasūtīties atņemas apmaksāt izpildītājiem pilnu kvetnes vērtību. Vienkārši kvetnē ir jābūt pilna. Bet tas jau uz pusi vienalga viņš maksās visu. Nē, bet viņi jau skatīsies, viņi tagad noslēdz līdzi, ja viņi sapratīs, ka viņam vajag vairāk. Nē, viņi sapratīs, ka viņiem mazāk vajag, viņi atklās, tur tieši pierakstīts, ka viņi var regulēt to līgumu. Tas līgums nebija līdz galam izlasīts, paskaidrots un tā tālāk, tāpēc tas nav tā dažādā. Cilvēkiem tas izskaidrots. Tas bija jādara šai firmai, kuri kļūst mums par operatoru, un viņai vajadzēja tad runāt vai individuāli ar katru cilvēku, ja cilvēki neizprata šo jēgu, un līdz ar to, bet mēs no savas puses visi esam izdarījuši tā kā arī mums šis jautājums. Firmai negribējās būt skaidrot cilvēkiem un uzbraukt tādas problēmas. Kurā gadījumā ar viņiem ir iesāktas sarunas vai mūsu pārstāvis, mūsu vidas inženieris iesākumā iziet pa mūsu skolām, teiksim, tādā atraktīvā veidā, tiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāšķiro, kāpēc atkritumus nevar vest pludmalē, mežā un tā tālāk. Ar visiem palīdz līdzekļiem, jo ja mums jāsāk audzināt mūsu tautu, tad varbūt iesāksim ar bērniem, tad varbūt tālāk būs vieglāk. Viss nāk no ģimenes. Jo šī jaunā firma piedāvā arī šo atkritumu dalīšanu, un tikai tagad ir katram iedzīvotājiem jāsaprot, kurā atkrituma urnā būs kādas lietas jāmet, un, protams, arī šie aizstošie noteikumi, kuri no 2011. gada 28. decembra numuru apstiprināts domas sēdē. Tur arī noteikts, kādus atkritumus mēs drīkstam īstenībā mest kopīgā urnā, jo tur arī noteikts, ka nedrīkst slapjus, nedrīkst pelnus, nedrīkst celtniecības materiālus. Diemžēl mēs arī šajos konteineros daudz un dažādas lietas redzam, un līdz ar to šī dalīšana ir jāsāk mācīties, un nevis krūmos mest, bet labāk varbūt sašķirot, un līdz ar to mēs arī mazāk maksāsim šai firmai par izvestiem atkritumiem. Tas bija jādara arī iepriekšējai firmai, bet viņi tā kā to nebija ieveduši darbību, līdz ar to, tā kā bija, tā bija. Šai firmai jau ir uzstādījums, ka jābūt šķirošanai. Bet, piemēram, uzstādījums vai tā? Jā, viņi paši atvedīs to plasmasas konteineriem, stikla konteineriem. Mūsu uzdevums ir. Tas ir pavēlēs, kā sakot, jā. Tas ir viss pavēlēs. Tikai ir jāmaksā par to, par atkritumiem, kas ir pārstikam. Mēs no savas puses tikai to būvniecības darbu. Laukumiņš, bordes, brugis, nožūri, tas ir viņi. A konteineri, tas ir viņi visi. Un katrā pagasta centrā būs vismaz viena šķirota. Viena būs šķirota, jā? Jā. Tad es mājās varu salasīt pudeles atsevišķi un aizvest uz ambulantēs centru iemest viņus. Un man izkastē būs daudz mazāk atkritumu, nekā man bija līdz šim. Un tas, protams, to, ko var kompostēt, obligātā veidā jākompostē.
Ja mēs runājam par pilsētu vai ciematu centru, ja, protams, ja es tikai metīšu kaudzē, sunīgi kāki lapšas, nezinu, kas tur vēl, visu var izoltē. Bet, ja būs no daļiem kastītām, būs laika, tas ir normāla parāda. Lotumam tur bija kā. Mēs atraistam izskatējumies vesels mairs ar sapūšiem ārboliem, pārāvušiem gurkiem, kaut kādas sirkļas, palika uz upātkārtā veidā izlējām, un, protams, pēc tā būs mušas un viss pārējais. Nu, ne visiem mājās Kaut ko tur skatīt. Katram jāatrast izmanot fokus, kas tur vai bolīt. Un tikai kartupelīšu sekcijas. Cik pilsētā būs par šķirošanu? Jau bija. Seši pārgūtējas, kas Seši, ja? Jā, man būs kādi, Bet viņi arī, jā. Nu, viņi nav nožogos ar žogu rīnski, bet viņi ir iekšā nožogumā. Tādā, ruģītas atpakaļ. No trijām pusēm ir. Tādā cilvēks var pieiet klāt. Jo sen jau pilsētnieki jau sen jau varēja mācīties dalīt šos apskatījumus. Viņi pietiekami, ka pilsētā. Nu, seši laukumi, tas ir par visu pilsētu. Atties cilvēki sāks vairāk šķirot. Cilvēki ekonomēs savu naudu. Es saprotu, viņi var vairāk šķirot. Viņi ekonomēs savu Jā, naudu. es zinu. Pudeles, tas ir par vēl, tikai jāsašķir. Otrs, protams, kā to pudeli iemetīs plasmasas. Viņi ir tukša, uzpūstā veidā, aizmetīs, kaut kur iemetīs. Aizmetīs. Es saprotu, tu zini. Viens otrs varbūt nezinu. Viņi vajag saspiest, un par tādu spiest. Aizmetīs. Nē, korķis nevajag. Vajag aizmetīs, kur. A, kur to papīt? Viņš arī plasmasas. Vēl tur parkietā plasmasas. Redz ar to, Mēs visu saprotam, tikai tagad jāpienēs tas viss cilvēkiem. Bet ko tad uz atbildību krakstas viņiem ir kā? tā vēstule no iedzīvotāja ir uzrakstīta uz izpildu direktoru, kā, skaidrs šeit, jā, tad uz tur ir kur no iedzīvotāja. Vai krakstas kā tā? Deputātiem tas nav adresēts ir kā. Nu, es jums izstāstīju visu. Jā, iepirkuma komisija nav neko pārkāpusi. Viņi darbosies likuma ietvaros. To ir arī atbildējis iepirkuma uzraudzības birojas, to ir arī atbildējis otroreiz iepirkuma uzraudzības birojas, tad, kad bija šī pārsūdzība. Un es uzskatu, ka likvidēt, es pat nevaru izrunāt to vārdu pēc, ka tas nozīmē, ka cilvēks ir viņš vispār ir jāiznīcina kaut kādā veidā, ja likvidēt. Nē, tā var taču Likvidēt var. Bet bez iepirkuma komisijas mēs diemžēl nevaram dzīvot, jo tas arī nosaka šo likumu, ka nevis viens strādā pie iepirkumiem, bet strādā daudz vairāk šo locekļu, kuri arī šos pienākumus pilda, pamatojoties uz likumdošanu. Jo novadām ir jādarbojas pēc likumiem. Es jau teicu, vienīgais, ka uz priekšu varbūt, mēs jau nepaliksim, varbūt jā, bet komisija paliks, strādās, lai tie iepirkumi būtu izņēmumi pēc svara, pēc tonnām. Jo uz poligonu nodot pēc tonnām. Šitā jautājumu es zvanīju, ar lielu jautājumu zinu, teiksim tā, kā viņi atbildēja. Ir plānot to, ka laikā Mārijas kilometru. Lai viņi arī domā, jo... Ko nozīmē ir domāts pārējiem? Varbūt pēc gada, varbūt pēc divi. Nē, Tas jāskaidrs. ir viņi, kur... Nē, ja mēs pieprasītu, piemēram, iepirkumā, lai tās būtu drīzāk viens otru Iepirkuma nolikumā, jā, tad cik arī piedāvājumā bija gan to lūpījušās, gan tonu. Tas ir tas pats, kas kilogrami, jā. Nē, tas nav. Tilkums un tonas nav tas pats. Tas pats, kas kilogrami. Tonna ir tas pats, kas kilogrami. Un tātad attiecīgi tas, ko jūs mums iesaka, tas bija pieprasīts, jā, ne? Nē, bet bez kubikmetriem, jo kubikmetrus jūs paši saprotat, pārējais pasmas svēr mazāk, o kas vairāk svēr, un tāpēc viņi izdevi, ka būtu... Ja sakat, tas iepirkums, jūs neatradīsiet Latvijā, kur cilvēki ņem kilogramu. Nē, tas pagaidām varbūt nav, bet uz priekšu... Tas ir mūsu tuvākā nākotnē, teiksim tā. Tas ir tuvākā nākotnē, un tas
varētu ievities ir ķēgļi. Nu, jā. Uz skolas, teiksim, viens. Viņš būs Nu, mājā. tā, nosacīti runājā. Vai tur jūtas pēc kāda? Jo viņi pareikina stundu un kubīkmetri, nu tas ir tā. Tas ir koeficients. Par kilogramu tā cena būs stipri savādāk nekā par vienu kubu, protams. Bet, nu, ja to varēs noslēgt, tad uzmērīšana būs, ļoti konkrēti. Nu, jā. Varbūt arī kodīgāk. Kubikmetrs, bēram kubikmetrs, līdz ar to, viņš ir. Tantiņas nosvērs visu, jo īstenībā man viens gadījums bija tirgos pārdevuši Kuba nav tā. 10 kilogramus. Tantiņas atsaka, ka tevis var pirkt, ka tevis par 300 gramiem vairāk ir iepēc, nekā pie tava kaimiņa iepriekš pirkt. Viņi katru reizi ir posmējis. Ļoti plaša sirds. Bet nevienam apsaimnieku kā nav. Tāpēc jau tā ir, ka ir. Tā kā, nu, īstenībā mēs esam iztiksājuši, varam arī uzrakstīt rakstiski pēc visiem pantiem. Līdz ar to, tad arī mēs šiem deputātiem atbildēsim rakstiski. Šodien, nu, sākam, Mēs viņiem varējām atbildēt arī būtiski. līgums.